Es nesen izlasīju, ka cilvēkiem nevisai garšo ēdiens, ko pasniedz lidmašīnās. Ja? Jo izrādās, kad mēs esam vairākus 1000 metrus virs zemes, mums pārstāja strādāt 30% no garšas kārpiņām. Ja? Tāpēc es tagad saprotu, kāpēc man negaršo manas sievas gatavotais ēdiens. Jo vienmēr ar viņu kopā esot, es esmu 7. debesīs. Ja. Vēl arī viņi gatavo pilnīgi sūdu. Man bieži vaicā, Valter, tu vienmēr, kad uzstājies stāst par sievu, tu diezgan negatīvas lietas stāsti. Tā ir jādara, ja tu stāst par savām attiecībām. Tas ir tā saucamais negatīvais mārketings. Ja tu gribi no kaut kā tikt vaļā, tu stāst pozitīvas lietas, vai ne? Ja ne, negatīvas. Es domāju, ka nav neviens vīrietis, kuru būtu aizvīluši no ģimenes, ja sieva tāda, mans vīrs ir pilnīgs loks. Viņš nestrādā, viņš dzer, viņš spēlē azartspēles, ja? Rokas viņam aug no tirsas, un tēvs viņš ir pilnīgi nulle. Cita lieta, ja sieviete tāda, mans vīrs gan ir super, strādā, karjera iet uz augšu, vienkārši alkoholu nelieto. Ja? Rokas viņam ir zelta, un tēvs viņš ir superīgākais. Tad nebrīnies, ka viņš guļ ar tavu māsu. Ja. Reiz mēs ar sievu braucām ar laivu, airlaiva, es airēju, mēs pie ezera dzīvojam, es airēju, un sieva tāda, ak, Dievs, cik tas smuki, ak, Dievs, cik forši, mums tur tiešām smuki, un es domāju, tas tā kā mūsu seksā, es tur ņemos, es tur peros, viss nosvīdis, viņi tikai, ak, Dievs, cik labi. Es viņai stāstu, skaties, kādas joki izdomāju. Tātad, viendien es braucu ar savu draudzeni ar laivu, viņa tā, stop. Kas pa draudzeni? Slīcina to kuci. Jā. Man sieva saka, ka es pārāk bieži, kad uzstājos stāstu par seksu, es saku, ļauj vismaz parunāt. Jā. Tā ir svarīga sastāvdaļa mūsu dzīvē. Aplaudējiet tie, ar kuriem vecāki, kad jūs augāt, runāja par seksu. Tā labi jautājums. Nebija plānojis, bet, ir kādi jautājumi? Labi. Pēc tam personīgi pienāksiet. Vienkārši vecāki manēji arī manim nerunāja, viss, protams, pašapmācības ceļā, viss kaut kādos reklāmas video un tā. Es ar savu jaunāko dēliņu vienreiz, viņam 25 gadi, mēs runājam par seksu. Un konkrēti par prezervatīviem, par to nepieciešamību. Un dēls saka, zini, tēt, man prezervatīvi nepatīk. Es saku, dēls, es tev saprotu. Izjūtas nav tās. Viņš saka, nē, vienkārši viņš saka, kad es velku prezervatīvu, man pazūd daļai erekcija. Es saku, nesapratu, paskaidro. Viņš saka, iedomājies manu peni. Iedomājos. Viņš saka, pilnīga erekcija. Iedomājos. Viņš saka, lūk, un kad es velku virsū prezervatīvu, viņš tāds nedaudz tāds, Es saku, izklausās, ka tev ir alerģija uz lateksu. Viņš saka, nē, kad es uzvelku savu tērpu, viņš saka, problēma nekāda nav. Ar sakot, es analizēju situāciju un es sapratu, viņam ir peņa klaustrofobija. Iespējams, viņš ir pirmais pasaulē ar tādu diagnozi. Jo īstenībā viņa penis ir drosmīgs, viņš piedalās dūrcīņās. Tajā pašā laikā, protams, grūti ir cīnīties, ja tev uz galvas uzvelk kaut kādu maisu. Jā. Man ir 55 gadi, bet man riebjās 50 gadnieku tusiņi. Tā viņus sauc, ja? Īstenībā tas ir pilnīgs sūds. Ja? Un es nevarēju saprast, kāpēc tā ir, un tad es sapratu, tas ir tāpēc, ka man ir 27 gadi. Cilvēks ir tik vecs, cik vecs viņš jūtās, ja? Piekritīsiet. Ziniet, visas tās sarunas, tur sanāk visi tie rādi, ko tu redz reizes 100 gados, un tur klausies tajās muļķīgajās sarunās. Tur, mana krustmeite Elza, viņa stājās maģistratūrā. Un tu tāds, tu dirst ar visu savu krustmeite Elzu. Valter, tu atceries Elzu? Nē.
Kā neatceries? Viņa izvelk telefonu, skaties. Re, kur viņa izlaidumā, re, kur ir viņa Francijas dienvidos. Atceries? Nu, es tāds mīļā, miera laba tāds, jā, atceros. Un pats domāju, karsta, blin. Vienmēr kāds atcerās, ka es nodarbojos ar stand-up. Valter, tu taču ar stand-up nodarbojies. Es saku, jā, nu pastāst kādu joku. Nu, es pārlaižu acis, viņam visiem tāds, nu neviens no viņiem nav gatavs maniem jokiem. Viņi tādi, lūdzam! Yes. Vienmēr tādiem gadījumiem man ir gatavi pāris jociņi. Hei, jūs zinājāt, ka cilvēks no rīta ir pa centimetru garāks kā vakarā? Zinājāt? Tāpēc manai sievai patīk pisties no rītiem. Tā viņa labāk redz, vai es mājās nenāku. Jā. Sieva vienmēr pēc tādiem pasākumiem saka, cilvēki atkal runā, ka tu esi augstprātīgs. Es viņai saku, zini, es neesmu augstprātīgs. Man vienkārši manos 27 gados ir garlaicīgi ar viņiem. Viņi saka, ko? Es saku, ko? Viņi saka, cik gados? Es saku, 27. Un viņi sāk smieties. No tā apmēram. Un, man palika slikta ap dušu, es pat sāku, ziniet, tāds pašnāvniecisks domas radās. Tas ir diezgan jauneklīgi, ja? Piekritīsiet? Jā. Un viņi vēl tādu, zini, Valter, man ir viens jautājums, ja tev ir 27 gadi, kāpēc es gultā nejūtu, ka tev ir 27? Es tāds domāju, ok, labi, es tev visu argumentētu paskaidrošu, un es tāds, kāpēc es gultā nejūtu, ka tev ir 27 gadi? Jā. Kam garšo suši? Aplaudējiet. Jūs zinājāt, ka ir tāds suši pasniegšanas veids, kad suši tiek salikt uz kailas sievietes ķermeņa? Zinājāt, ja? Tas nav mans. Nu, man ir jābūt pārliecinātam, ka zivs aromāts tiešām nāk no suši. Ja. Bet es padomāju, ka tas super paņēmiens, tā teikt, atjaunot mūsu sakrālās tradīcijas. Ja? Iedomāsimies, ka ir nomirusi mana ome. Re, kur viņa zārkā guļ, tā tad apklāta ar seģentautisku un ar mazām uzkodām. Tur nav suši. Tur viss tradicionāli ēdieni tātad. Tur ir groziņš ar sieru salātiem, groziņš ar rosolu, ja, tur lašmaizītes. Nu, un uz krūtīm viņas firmas meleņu pīrāgs. Nu, attiecīgi jūs tādi nākat ar ziediem, noliekat ar Dievu, Valter, omīt, lai vieglis tev smiltis, nu, un izvēlēs, ko nu tu tur gribi, ja. Daži noteikti sēž un domā, kādu sūdu viņš tur stāsta tagad? Jūs vienkārši neesat provējuši manas omas meleņu pīrāgu. Bez tam, kas omēm ir svarīgākais? Lai visi būtu pēduši. Tieši tā. Viņi sēž uz mākoņu malītes. Cik super mīlīgi. Jā. Man 55, es arī aizdomājos par nāvi. Nesen es padomāju, ka bēru mielasts, tas ir pasākums, kas veltīts man, ja, bet es pats tur neesmu. Diezgan stulbi, vai ne? Tāpēc es saviem dēliem teicu, kad es nomiršu, pirms man kremēt, ja, sarīkojiet bēru mielastu, jo es tur gribu piedalīties. Es pie galda nesēdēšu, ja? Nē, tur mums ir atsevišķi veclaicīgs krēsls, tāds superīgs. Es sēdēšu tajā maliņā, uzvalkā, viss kā nākās. Viena roka man būs tā, uz tās būs paplāta ar kagoru glāzītēm, otra roka būs tā izstiepta. Katrs nāks klāt, paņems glāzīti, iedzers, un visi tur būsim. Zinot mans draugs, mēs pēc tam pie veceniem brauksim. Mašīnā noteikti sēdēšu priekšējā sēdeklī, nepiesprādzēts, roka ārā pa logu. Aizbraucot pie meitenēm, noteikti viņi man tā nosēdinās. Pasākums visdrīzāk beigsies policijā. Tavs vārds, uzvārds. Es klusēju. Tavs vārds, uzvārds. Es kā 90. Es tev neko neteikšu, mēns. Es esmu mirs. Jā. Var sakot, es ar stand-up nodarbojos, sāku vēl nodarbojos kādus gadus 6. Un es mēģināju saprast, kāda tad ir tā mana misija nākt. Un es tagad mēģinu, kā saprast. Un es sapratu, ka es daudz ko jauniešiem vairāk stāstu. Ja? Tā kā kas, ko, kā. Piemēram, par to pašu seksu. Ja? Ir aktuālais mūžam jautājums, vai izmēram ir nozīmes. Es saku, ka tam nav nozīmes. Nu, kā es mēģinu to paskaidrot? Tātad iedomāsimies, ka 2 čaļi, ja? Vienādas komplikācijas, vienādas simpātijas. Nu, iedomāsimies 2 vārds sakot, ja? Viens tātad brauc ar longboardu, ja? Kā viņš brauc? Viņam tātad
Ir inerce, viņš viņu uzņem, viņš tāds lēnām, svilpojot kaut ko tur rullē, neiespringstot, vienkārši uz inerci viss. Brīžiem, ja tur kaut kādās virāžās tā ieguļās un viss. Kā brauc čalis ar paralisto tātad skrituļdēli? Viņš sāk rampas augšā. Viņš brauc lejā, augšā, tur viņš uztais salto, atkal lejā, augšā, nostājās uz vienas rokas, atkal lejā, izbrauc ārā no rampas, uzlec uz slaida, viņš slīd 500 metrus, nolec lejā, tur ir konusi, viņš starp tiem 500 konusiem izbrauc šitā, nevienu konusu neaizskarot, izņemot tos, kurus vajag aizskart. Un finālā viņš uztais tur kaut kāds 6 flick black blikslus kaut kāds šitos te. Saprotiet, jūtiet atšķirību, ja? Starp čali ar longboard un čali ar parasto. Bet es vienmēr saku, tas ir sūds, tas ir sīkums, kādu tev Dievs ir devis skrituļdēli. Tik un tā tev sākumā jāapgūst fingerboards. Tas svarīgi. Man ir liekais svars, neslēpšu no jums, un jūs tādi forši cilvēki. Varbūt nepaminiet, es vienkārši tumšāk kreklā esmu. Lūk, un tādēļ ir tādas lietas, kas ir ērti. Ja, piemēram, sēdēt ir ērti, šeit sēdēt noteikti ir ērtāk nekā, ja jums nāktu to stāvēt vai sabiedriskajā transportā vai kur. Tādēļ man vienmēr izbrīna man draugi, kad viņi saka, uzzinot, ka es čurāju sēdus, viņi saka, tu kā veceni. Es saku, ko? Nav tā, ka es apsēžos uz podu, zinu, kāju pār kāju, zinu, vīlēju nāgus. Blakām stāv mans draugs un tāds, viņa tevi nesaprot, tev viņu vajag pamest. Es normāli apsēžos platām kājām kā vecs un mīžu. Ir plusi tajā, ja? Pods vienmēr ir silts, riņķis vienmēr ir nolaists un viņš sauss. Nav arī tā, ka es visu laiku tā daru, ja? Nav tā, ka mēs ar čaļiem dzeram alu, ja? Pirtī, tad izējam ārā, viņi tādi sastājās. Es ar viņiem tāds, ko arī darīsim? Anton, to ar savu šķībos trūklu. Nē, es arī stāvu uz to daru. Ja tā ir ziema, es tāpat kā viņi raksta savu vārdu sniegā. Rokraksts vairs sen nav tas. Jā. Bet tas ir fakts, sievietēm skauž tas, ka mēs varam čurāt stāvus vīrieši. Tā ir. Ziniet, tās publiskās toaletes kaut kādos koncertos vai kur stāv rinda no 30,000 sieviešu, kuras mīņājās uz vietas. Un vīriešu toaleti, ja, kur šitā iekšā ārā, tā kā bites stropā. Jūs varbūt sievietes domājat, ka mēs vienkārši to daram ātrāk. Nē, tā nav. Mēs nevaram to darīt ātri. Mums ir āvēslēdzējs. Tas ir bīstami, ja tu pārāk ātri kaut ko dari. Mēs vienkārši esam solidāri. Ja es ieeju toaletē, un tā tad viss pisuāri ir aizņemta, un kāds nāk ārā no kabinītes, es eju iekšā, vienmēr kāds uzprasīs, tu pa lielam vai pa mazam? Pa mazam. Drīkst ar tevi? Lūdzu. Vienmēr kāds, hei, čaļ, jūs pa mazam? Jā, pa mazam. Un mēs sastājamies visi trīs apkārt podam. Un daram savus lietas. Ir pāris noteikumi. Nedrīkst skatīties viens otram acīs un zemāk pa jostas vietu. Diezgan kreatīvi, ja? Piekritīsiet. Kreativitāte, tas arī svarīgi. Ir citreiz mēs braucam ar sievu, tātad ar mašīnu pa Eiropu, un viņi tādu, Valter, es gribu čurāt. Es apstājos, viss pēc sistēmas. Meitenes pa labi, puiši pa kreisi, es pārēju pār ceļam, čurāju uz Margrietiņām, mīl. Nāk atpakaļ, viņi sēž dusmīgi. Nemīl, visi izkrīt. Es saku, tu pačurāji? Viņi saka, kur? Kur es varēju pačurāt? Es saku, šeit. Viņi saka, te nav neko, ka nekā te nav. Mašīnas garām braucot, visu redz. Es saku, pagaidi, kur ir akmens, kur ir dažs krūms. Es saku, kur govs ganās, notupies, izliecies, ka tu viņu slauc un čurā. Finālā mēs braucam 100 kilometru, tā grāvis pa dziļu, tad tur brikšņi, tad tur vēl kaut kas. Traks lietas. Nē, protams, tas, ka mēs varam to darīt stāvus, ir super, ja? Kad tu iebrauc kaut kādā kreisajā benzīna tankā vai kaut kādā kreisajā iepirkšanās centrā, tu ieeji toaletē, apskaties uz podu un tāds, tas ir portāls ceļošanai laikā. Ja tu pieies pa tūtu, uzreiz nokļūs kaut kādā viduslaika Londonā, tur plosās mērs un tu nomirs. Ko mēs tādā situācijā daram, Džeki? Izlietnē. Jā, meitenes, jūs čalis mīž izlietnē. Tas ir super, tu nostājies, atgriez drusku krānu, lai tek.
Tā kā it kā tavu māmu bērnībā teikt, un visu laid. Meitenēm arī savu noslēpumu, es zinu, es veicu aptauju. Tātad viss podriņas pa perimetru tiek noklāts ar maziem toaletes papīra gabaliņiem. Tad var apsēsties, kas man liekas ir muļķīgi, ja? Jo, ja nāk meitene ārā vasarā miņukos no toaletes un te pēc izskas toaletes papīrs, nav visai forši. Jā. Nu, pietiek runāt par čurāšanu. Parunāsim par seksu. Tātad zelta lietus. Ko es jums iesaku? Pudelīt alus, kaut ko tādu. Jā. Tā, ko es finālā jums izstāstīšu? Tātad mēs ar sievu esam kopā 30 gadus. Un jā. Šī sieviete ir pelnījusi aplausus. Jā, mēs esam kopā 30 gadus, bet, protams, strādājam pie savām attiecībām, arī pie seksa, ja? Tātad apspriežam, kas, ko tur ir bijis, ar to ir bijis, šeit bijis, tā bijis. Nu, mēs vienreiz secinājām, ka ne viņa, ne es neesam iepazinušies sociālos. Tādēļ mēs abi piereģistrējāmies Tinderī un vienojāmies, kad mēs viens otram izkritīsim, mums būs mečs, mēs izliksimies, ka mēs viens otru nepazīstam. Mēs satiksimies tur, hei, smukais, ja, un tālāk jau kā veiksies, ja, tur viesnīca vai kas. Un var sakot, paiet 3 dienas, un viņi man reiz neizkrīt. Un es domāju, mēs 30 gadus esam kopā, liktenis man ir devis šo sievieti, ja, a Tinderis tāds, ej, tu dirst. Es esmu liktenis, es izlemšu, kurš būs kopā, kurš nē. Un es sievai saku, skaties, 3 dienas pagāja, un tu man reiz neizkrīt. Viņa saka, tu man gan. Es saku, un? Viņa saka, vakar. Es saku, un ko tu? Viņa saka, nosvaipoju pa kreisi. Es saku, kāpēc? Viņa saka, nu, pirmkārt nevajag dirst par izglītību. Un otrkārt, es ar precētiem netiekos. Paldies, jūs esat super publikā!